cilvēciskā komunikācija, jebkurā līmenī, jebkura komunikācija, politiskā, individuālā, privātā, viņas atslēgas vārds ir patiesība. Ja? Tas, ko mēs gribam, tas, ko mēs kā bioloģiskas būtnes, tas, ko mēs gribam, tas, ko mēs sagaidām, ir patiesība. Mums ir nepieciešama patiesība. Patiesība ir nepieciešama, lai mēs izdzīvotu, lai mēs varētu plānot, kā iegūt resursus, kā pasargāt savu ģimeni un tā. Mums ir vajadzīgs, lai mēs veidotu pasaules modeļus. Ja? Mums ir vajadzīga patiesība. Un tas, ko mēs sagaidām no politiskās komunikācijas, tā ir patiesība. Tas ir pirmais, ko mēs vienkārši sagaidām. Mēs vienkārši sagaidām patiesību, ka mums pastāstīs patiesību. Kas notika, kāpēc notika, Pastāstīja. Ko darījām. Un kad mēs runājam no Latvijas, te tagad daudz par tām komunikāciju neveiksmēm, viena no tām fundamentām, neiesim sīkumos visādos, tur mēs, bet viena no tām fundamentālām galvenajām problēmām, ka tev nav sajūta, ka tev pastāsta patiesību. Un tu nezini, vai tev nepastāsta patiesību, tāpēc, ka viņi paši nezina patiesību, kas arī tā tad ir slikti un nekam nedara. Ja? Nu, teiksim, vai viņi slēpīja patiesību, melo vai kaut kā? Nav iemācīti, jā? Jā. Vai viņi stulbi? Nu, viņi nespēj saprast. Lai tu varētu izstāstīt patiesību, izstāstīt lietas, kā tev ir, viņi jāspēj saprast pašam. Ja? Nu, tad tu viņus var kaut kā pastāstīt. Kaut kādu iemeslu dēļ, un tie iemesli ir tādi, ka mūsu tā politiskā tiešām kultūra, viņi ir kaut kādā, es nezinu, kurā brīdī aizgājis tajā virzienā, kad politiķiem un iestādēm un institūcijām, viņiem ir komunikācijas sakarā uzreiz, viņiem ir pirmie 3 instinkti. Tā kā jebkurai bioloģiskai būtnei instinkti būtu bēgt, cīnīties vai izlikties pa beigtu, ja, jebkurā briesmu situācijā, tā viņiem ir noslepenot, izlikties pa beigtu un melot. Ja. Nu, teiksim, vispirms noslepenot, cerams, ka neviens neuzzinās, viss tā. Nu, ja kaut ko uzzina, mēs vienalga izliekamies pa beigtu, nu, ja jārunā, nu, tad melojam. Ja. Nu, un tādā vienkārši cilvēki ir pamatoti ļoti dusmīgi. Tas izraisa ārkārtīgi asas pretreakcijas, kad ar tevīm šādi komunicē. Nu, iedomājies, ka jebkurš ar tevīm mājās, tu taču vienkārši ar to cilvēku nekad vairs nerunātu. Jā. Bet ārēji tas gan neizpaužās, bet labi.